Ejam apstīties Laimiņu testa laukumu. Šogad uzbūvējām. Kā jau katrs ražotājs saka, ka viņam ir labākais risinājums, tad mēs te augšā saliksim viņus un notestēsim. Rekur, skaistais rudens, dzeltenas lapas, viss slapšs. Kā tad īsti tie materiāli reaģē mūsu laikapstākļos? Jo, kad vasarā mums bija karstā vasara, bija plus 30 grādi, un tad ir ziemā minus 30 grādi. Un vai tie paši materiāli, kas ir Vācijā, kur viņiem nav tādas ziemas un nav tādas vasaras kā mums, vai viņi tāpat funkcionēs šeit? Tā kā mēs sākām šeit likt dažādus ieteiktos citu ražotāju risinājumus ar viņu materiāliem. Un tagad viss ir mēls, tāpēc jau Laimiņš vēl nav atnācis no ražotājiem. Bet pārsvarā tas katram ir savs pīrāgs apakšā, sastāvs, ko viņi rekomendē mūsu apstākļiem. Tas ir pats vienkāršākais risinājums, to mēs redzējām Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcas jumta, kas ir gatavā kasešu risinājums. Uzliec un ir gatavs, nav nekas vairs jāgaida. Kā mēs izmērīsim beigās arī? Viens ir vizuālais, liksim iekšā mitruma sensorus, augsnes pH līmeni mērīsim. Un tepatās lejā mēs arī testēsim substrātu, kas ir viena ļoti svarīga sastāvdaļa no visa zaļā jumta. Šeit ir tas laukums, vēl nav līdz galam pabeigts, jo šodien man atnāca tieši pēdējais materiāls, kas nepieciešams, lai pabeigtu. Un tad šajos 12 metros būs 12 testa laukumu. Metrs reiz 1,20 m. Katrā būs savs substrāts un vienīgais mainīgais būs tieši šis materiāls, substrāts. Vienā biezumā no dažādiem ražotājiem, dažādās frakcijās, dažādajām caurplūtamībām. Viena drenāža, viens Laimiņš virsū. Kurš labāk aug, kurš labāk performē mūsu laikapstākļos. Tā kā šeit varēs notestēt. Un ja arī tev ir kāda ideja, ko tu vēlētos redzēt, ko mēs pārbaudām neatkarīgi par zaļajiem jumtiem, droši raksti, notestēsim.